Маленькая пушка бригада сверху начинается. И причем не над уровнем, а там 30 километров до уровня. Ой, блин, нет, он вышел. Вон там он. Esam jūsu uzmanību, kā visas dienas garumā pie cīkloksņa apmeklēšanas centra ēkas darbojas informatīvā ēka, kur varēs saņemt visu nepieciešamo informāciju par festivālu programmu. Cīkloksņa garnizona nometnē apmeklētājiem 8. bastiona pagalmā aiz koka laukumiem, kas atrodas aiz apmeklētāju centra. Tālākais mazā pulkveža pagaba būs apskatāma imperatora Napoleona lielā saimnieks nometne. Вон снимает.
In total, we can judge that the right bank's defences were not protected from a full charge attack. Šobrīd mēs redzam, ka Cietokšņa civiliedzīvotāji nebaidījās iesaistīties kara lauka darbībā, palīdzot ievainotiem karavīriem savu iespēju robežās. Aplaudēsim viņu drosmei. Right now we see that civilians were not afraid to jump into the fray and to do what they can to help the injured soldiers. Let's give them a round of applause. Tikmēr uz tilta mēs redzam, ka ģenerālmajors Hekelis komandē pēc iespējas labāk nostiprināt aizsardzības pozīcijas ar visu, kas vien ir pieejams par rokai. And meanwhile, on the bridge, we see Major General Heckel rushing to instruct the reinforcement of the positions and the use of everything that was at hand. Kas par kaislību notiek, bet mēs redzam, ka Franču armija iesaista papildspēkus un uzbruk jau no abiem flangiem, un vēl klāt nāk papildus karaspēks. Things are heating up and we see the French army involving their support forces, and the attack is happening on both sides. Šobrīd redzam, ka pirmais uzbrukuma vilnis barjervārtiem bija atvairīts, un franči nedaudz atkāpās tajā virzienā, taču sāka uzbrukt citā. We see that the first attack by the French has been repelled and they pull back, unfortunately only to come again from a different direction. Klāt pienākošajam bataljonam maršals Udino lika atkal uzbrukt Cietokšņa priekšējiem nocietinājumiem. Pēc franču jātnieku ģenerāļa Marbo atmiņām šis bataljons sastāvēja no portugāļiem, bijušajiem kara gūstekņiem, kuri ļoti nelabprāt bija iesaistījušies franču armijas rindās. Tāpēc uzbrukums nedaudz vēlāk tika veikts pasīvi un bezrezultatīvi. A new battalion came to the rescue and Marshal Udino sent his men into another attack on the bridgehead.
General Marbot from the French cavalry would later recall in his memoirs that the battalion had included Portuguese soldiers, former POWs who had been drafted against their will. Their reluctance to fight for the French made for a very passive attack that brought no results. Cietokšņa aizsardzību komandēja pirmais Dinaburgas cietokšņa komandants Gavrila Ulanovs. The man in command of the defendant forces was the fortress's first commandant, Gavrila Ulanov. Oberleitenanta dēls dienēja kā artilērists, karojas ar turkiem, piedalījies Očakovas ieņemšanā. 1799. gadā kopā ar Suvorovu atradies Itālijas un Šveices karagājienos. 1802. gadā tika iecelts par ģenerālmajoru, komandēja artilērijas pulku, Rīgas artilērijas garnizonu. No 1810. gada oktobra bija Dinaburgas cietokšņa komandants, nodarbojās ar nocietinājumu celšanu. 1812. gadā aplenkuma laikā 59 gadus vecais Gavrila Ulanovs vadīja cietokšņa aizsardzību no cietokšņa priekštilta nocietinājumiem. Known as the Oberlieutenant's son, Ulanov served in artillery. He had fought against the Turks and had taken part in the conquest of Ochakov. In 1799, he had marched into Italy and Switzerland with Suvorov. In 1802, he was appointed a major general and commanded the Riga garrison. Ulanov served as the Dinaburg fortress commander since October 1810 and contributed to the building of the fortifications. During the 1812 siege, Ulanov was 59 years old and led the fortress's defense from the bridgehead. Tikmēr Marbo kavalērijas pulks turpināja ciest zaudējumus no aizstāvju artilērijas uguns. Tāpēc Marbo lūdza maršalam Udino atļauju vēlreiz uzbrukt pretinieka uguni. Šim uzbrukumam bija panākumi, un cietokšņa garnizons bija spiests ieslēgties tilta nocietinājumā. Meanwhile, Marbot's cavalry regiment continued to suffer losses from the defenders' artillery fire. So Marbot asked Marshal Udino to sanction another attack. This time, he ordered his horsemen to charge the enemy lines and forced the fortress artillery to hold fire. This attack was successful, and the fortress garrison was locked down at the bridgehead. Un neskatoties uz tik vājiem sākotnējiem aizsardzības spēkiem, cietokšņa komandants ģenerālmajors Ulanovs stingri nolēma aizstāvēt nocietinājumu pabeigto daļu upes kreisajā krastā, kurā no lauku puses varēja izskatīties daudz nopietnāka nekā tas patiesībā bija. The defenders were heavily outnumbered, but the fortress commander, Major General Ulanov, was firmly resolved to hold the newly completed stronghold on the left ridge. Udino korpus sastāvēja no 3 kainieku divīzijām, 2 vieglo jātnieku brigādēm un 1 smago jātnieku divīzijas. Kopā tie bija ap 28,000 karavīru. Tobrīd Daugavpils garnizonu veidoja vien 3,700 cilvēki, bet cietoksnī bija izvietoti arī rezerves bataljoni. Līdz ar to Dinaburgā nebija vairāk par 5,000 karavīri. Udino's forces included 3 infantry divisions, 2 lightly armed cavalry brigades and 1 heavily armed cavalry division, a total of 28,000 men. At that time, the Dinaburg garrison was 3,700 men strong, although the fortress also housed reserve battalions, which brought the city's defensive potential to at least 5,000 soldiers.
Un šobrīd uz tilta mēs redzam aktīvi darbojas ģenerālmajors Gamens. Now on the bridge we see Major General Gammon in action. Cilvēks ar lielu pieredzi, lieti noderēja kara laukā. He was a seasoned soldier and was a very important figure on the battlefield. Dinaburgas militāro vienību vadītājs ģenerālmajors Aleksejs Gamens. Sākoties 1812. gada karam, viņš komandēja 3000 cilvēku lielu vienību, kas piesedza Dinaburgas nocietinājumus. Kopš 1811. gada 3. flotes pulka priekšnieks Somijas korpusa 25. kainieku divīzijas sastāvā. Divīzija gandrīz pilnā sastāvā savienojās ar Vitgensteina 1. atsevišķu kainieku korpusu, kas nosedza virzienu uz Sanktpēterburgu. Šodien redzam Alekseja Gamena tēlu flotes pulku formas tērpā, tumši zaļu formas tērpu ar baltu apderi, zelta pogām un zelta ģenerāļa epaletēm ar kodu 25 pēc divīzijas numura. Virsnieka cepuri ar zelta ģenerāļa bizi. Dinaburg's military units were led by Major General Alexei Gammon. At the start of the 1812 war, he commanded a unit of 3,000 men whose job was to guard the city's fortifications. In 1811, he'd been appointed head of the 3rd Navy Regiment, which is part of the 25th Infantry Division in the Finnish Corps. The division was almost fully merged with the Wittgenstein's 1st Independent Infantry Corps, who were blocking the road to St. Petersburg. In today's reenactment, Gammon is wearing Navy regimentals, a dark green uniform with white golden buttons and the general's golden epaulets, coded 25, which was the division's number. His officer's hat has a golden braid, also signaling the rank of a general. Dažas Dinaburgas cietokšņa garnizona vienības sāka atkāpties pa peldu tiltu pāri Daugavai uz galveno cietokšņa daļu. Ģenerālis Marbo uzskatīja, ka sekot pretiniekam pa šūpojošos tiltu būtu nolaidība. Tomēr klāt pieejāja maršals Udino un iesaucās: drosmīgie kareivji, rīkojieties tā, kā to darījāt pie Viltmerges. Uz priekšu, pāri tiltam, uzspridziniet vārtus un ieņemiet pilsētu. The French garrison units went into retreat across a pontoon bridge towards the main citadel. General Marbo was reluctant to chase the enemy on the unstable floating construction, but Marshal Udino rode to the rescue with a rallying battle cry. Brave soldiers, do what you did near Vilkmergen. Attack, cross the bridge, blow up the gate and take the city. Franču kavalērija pietuvinājās vāji aizsargātajam cietoksnim divās rindās pa šūpojošos pontonu tiltu, šaujot pretiniekam udgunīm, tā lai starp rindām paliktu atstarpe zirga garumā. Sākās sacensība ne par dzīvību, bet par nāvi. Zem cietokšņa artilērijas uguns gan priekšā, gan arī aizmugurē no tilta nocietinājumiem. The French cavalry approached the poorly defended fortress in two lines across the unstable pontoon bridge under heavy enemy fire, keeping a gap between the lines for the horses to pass through. The French found themselves in the crossfire from the fortress ahead and the bridgehead behind. Daži franču armijas zirgi kļuva ļoti nemierīgi un kopā ar jātniekiem metās upē. To visu redzot, maršals Udino deva pavēli atkāpties. Pateicoties atstarpei, kas bija atstāta starp jātniekiem, viņiem izdevās uz tilta apgriezties un atkāpties no tilta. The French cavalry struggled to contain their horses, who were restless and threw themselves as well as the riders into the river. So Marshal Udino ordered retreat.
The gap between the infantry lines enabled the cavalry to turn around and pull back from the bridge. Un šobrīd uz tilta mēs redzējam piemēru, ka karš tobrīd bija, ja tā var pateikt, nedaudz cēlāks. Abas armijas piedāvāja savākt savus ievainotos karavīrus, lai tie pēc iespējas varētu atgūties un turpināt godīgu, atkal, ja tā var pateikt, cīņu. And now on the bridge we have just seen that war in old times was a little bit more noble than it is today, because both armies just offered each other to collect their injured soldiers and their fallen, so that the battle could continue after that. Tikmēr redzam, ka ģenerālmajors Hekelis sūta civilos iedzīvotājus arī palīdzēt ievainotajiem. And we see Major General Heckel sending civilians to help the wounded soldiers. Malacis ģenerālmajors Hekelis savam adjutantam viņš palīdz personiski, kas ir liels gods šim kungam. Well done, Major General Heckel. He is helping his aide, which was a great honor. Pēc Marbo liecībām viņa korpusā nebija ziņu, ka Dinaburgas cietoksnī būtu uzstādīti lielgabali. Tāpēc lielā mērā frančiem tas bija pārsteigums. Marbo later recalled that his corps hadn't known that the fortress had any cannons, so the French were caught by surprise. Bet neskatoties uz to, cietokšņa garnizonam bija pavisam nedaudz lielgabalu. Despite all that, the garrison had very few cannons. Taču prasmīgā vadībā šie lielgabali nemitīgi tika pārvietoti uz jaunām pozīcijām. But fine leadership ensured that the cannons were moved around to new positions all the time. Un tādā veidā liekot pretiniekam nojaust, ka to lielgabalu bija daudz vairāk nekā patiesībā. And this was a decoy to deceive the enemy into believing that the fortress had way more cannons than it actually did. Un runājot par artilēriju, 19. gadsimta sākumā tika ieviesta jauna artilērijas sistēma, kas ieguva nosaukumu 1805. gada sistēma. Stobri kļuva vieglāki, lafetes pārveidotas. Rezultātā lielgabalu pārvadāšanai samazinājās zirgu skaits. Tā 12 mārciņas smago lielgabalu pārvadāja 8 zirgi, bet mazākus lielgabalus 6 zirgi. Lādēšanas korpusā iejūdza 3 zirgus. Katram lielgabalam bija paredzēts 120 lādiņu komplekts. The 19th century came with a new artillery called System 1805. Its barrels became lighter, which brought changes in the carriage design, transporting cannons demanding way fewer horses. The 12-pound cannons were now drawn by 8 horses. The smaller cannons needed no more than 6. The cannonball case was pulled by 3 horses, and every cannon was meant to fire 120 balls. Kas par šāvienu? Great shooting! Šāvieni tika veikti pilnām lodēm ar aizdedzināmiem vielu maisījumiem, ugunslodēm.
granātām, bumbām un skrotīm. Eksistē speciāli munīcijas veidi, piemēram, spīdošās lodes. Ar pilnām lodēm tika šauts pa dažādiem nocietinājumiem un, protams, pa kainieku kolonām. Un skaļi aplausi mūsu Dinaburgas cietokšņa simbols, mazais signāla lielgabals, parādās uz tilta. Nu tik būs! Let's give a round of applause to the symbol of our fortress, the small signalling canal. Something is brewing. Un... Nē, vēl nē, pagaidīsim. Not yet. Un... No, jej! Kas par šāvienu, no frančiem pienāks gals. There we go. Un ģenerāļmajora Gamena iedvesmoti sākas Dinaburgas cietokšņa pretuzbrukums. Major General Gammon inspires the fortress forces to counterattack. Un mēs redzam, ka Franču armija atkāpjas un vārti ir aizvērti. And we see the French are retreating and the gate is being closed. Laikam ir pienācis laika turpināt šo ofensīvu. It looks like offensive will continue. Šobrīd ģenerālmajors Gamens un ģenerālmajors Hekelis apspriež pēdējās nianses lielajam pretuzbrukumam. Major General Gammon and Major General Heckel are discussing the last details of the counterattack. Mēs redzam, ka Franču lielās armijas korpus atrodas pavisam neapskaužamā situācijā un ir iespiests. We see the French Great Army Corps is in a difficult position, being pressed on by the fortress defenders. Стоял тут посередине. А тут посередине. Mēs redzam, ka Franču karaspēks jau laikam vienā no pēdējiem izmisīgiem centieniem tomēr cenšas iekarot Dinaburgu. Redzēsim, vai viņiem tas izdosies. And we see the French making the last desperate attempt to conquer Dinaburg. Let's see if they succeed.
Un sāksies tūcīņa. Close combat is imminent. Хорошо, обратно не пойдут. Обратно не пойдут. Dīnaburgas cietokšņa garnizons iesaista papildspēkus. The garrison is finding and deploying reinforcement. Cietokšņa patiesais stāvoklis pretiniekam nebija zināms. Tādēļ pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem Lielās armijas korpus naktī uz 16. jūliju atkāpās no Daugavpils. To komandējušais maršals Udino saņēma rājienu no Napoleona par nesankcionētu un bīstamu uzbrukumu Daugavpilī. Faktiski tā bija pirmā Lielās armijas neuzvarētā kauja 1812. gada karā. The enemy had no way of knowing the real situation at the fortress, so several failed attempts later, the French retreated from Daugavpils on the night of July the 16th. Marshal Udino got scorched by Napoleon for having attempted an unsanctioned and dangerous offensive, and in fact this was the first battle the Great Army had failed to win in the 1812 war. Un neskatoties uz jau pēdējiem pavisam mazspēcīgiem šāvieniem, Franču armija ir atkāpusies. Daugavpils Dīnaburgas cietokšņa garnizons ir guvis uzvaru. Uzgavilēsim uzvarētājiem! Urā! Three cheers to the winners, the Daugavpils fortress, the Dīnaburg fortress garrison who have repelled the French. The French are retreating. Cik ļoti priecīgs ir ģenerālmajors Hekelis. Viņš apskauj savus līdzgaitniekus, štābu un priecājas par gūto uzvaru. Hurrā! Hei! Major General Hecker is delighted with the victory. He's congratulating his soldiers. Un kopā ar ģenerālmajoru Gamenu viņi nomet savus galvas segus un priecājās kā mazi bērni. Jau! And with Major General Garman, they both have discarded their hats and they are so happy.